Tik daudz ļaužu vienvietu Platonas skolas sen nebija redzējusi. Jubilejas reizē sabraukuši gan tie, kas par savu sauc Vecplatonas 7-gadīgo vai 8-gadīgo skolu, gan tie, kas savai dzīvei pamatus likuši Platonas pamatskolā, gan tie, kas jau beiguši Vircavas vidusskolas filiāli. Ļoti laba skola. Skola jau nav jau tā galvenais. Galvenais, kas ir kolektīvs, un tā mēs uzreiz pārnesam skolas kolektīvu, skolas labumu. Skolotāji taisa visu skolas to slavu un viss pārējais. Ar sirdījās tādā skolā. Pirmā mācību iestāde Vecplatonas pamatskola izveidota 1926. gadā. 85 gadu laikā skola piedzīvojusi neskaitāmas pārmaiņas. Priecīgākais brīdis bijis 1987. gadā, kad durvis vēra jaunā ēka, kurā bija tiem laikiem modernākā sporta bāze visā rajonā. Volejbolu, basketbolu spēlējām, vieglatlētika. Pirmās, otrās vietas bija. Un vai šobrīd arī tas sporta pamats noder kaut ko? Tagad jā. Skolēniem bagātajā gadsimtu mijā bijušas pat 2 izlaiduma klases, taču jau 3. mācību gadu šeit atrodas tikai Vircavas vidusskolas filiāli, kurām mācās pirmskolnieki un audzēkņi no 6. līdz 9. klasē. Tas nav labi. Tas nav labi. Mēs, piemēram, savācam mazos kāpēcišus, uz 1. klasi viņi aiziet uz citu skolu, pēc tam nomācās, pēc tam nāk, ja visi vēl atnāk. Tad atnāk šitam, un pēc tam, ka jāiet uz vidusskolu tālāk, tad tur vairs nekas nepaliek. Vai jūs, prāt, tā var ilgi turpināties šādi? Es domāju, nē, vajag kaut ko domāt, risinājumu. Tu vēl būs trakāks pie šitādas domāšanas. Neuztraucieties, viss vēl priekšā ir. Kā jums šķiet, vai vēl pēc 100. izlaidumu šīs skolas vienēs? Nē, viņa pat, es domāju, 90. nesvinēs. To, ka šāds modelis nav perspektīvs pavisam neviļus, apliecina arī fakts, ka jubilejas reizē novada priekšsēdes mācību iestāde ar savu klātbūtni nebija pagodinājis. Tomēr platonieši cer uz labām pārmaiņām. Tāpēc durvis joprojām rotā uzraksts Platonas pamatskola. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.